pati medicīna, kā praktizējušam ārstam, man likās pārāk smagi priekš manis. Un tad, domāju, ka tā ģenētika varētu būt kaut kāds vidusceļš, kā ar ievirzienu, kas var palīdzēt cilvēkiem. Un tad arī uz to es gāju. Tad, kad es sāku strādāt, tad biomedicīnas centrā, ja nemaldos, bija viena iekārta. Un tas bija tāds, wow! Un to bija, man liekas, ka tajā brīdī tā bija vienīgā institūcija, kur tāda iekārta bija Latvijā. Tas, ka mums šī iekārta ir bijusi, ir ļāvis mums tik ātri norēģēt un būt vieniem no pirmajiem, kas tiešām šo sekvenēšanu uzsāka. Parasti mēs gribam noskaidrot, kuras mutācijas palielina risku saslimt ar konkrētu slimību, kuras mutācijas nosaka to, vai kāda terapija tev strādās vai nestrādās. Tas viss lielais mērķis jau ir šos genoma datus pārnest uz klīnisko praksi. Ir ļoti daudz slimības, kuras tu vari novērst pats ar minimālu ieguldījumu. Tā, ka mēs varam gaidīt, ka nākotnē pētnieki varētu nākt vairāk pēc datiem, nevis pēc paša bioloģiskā materiāla. Vai tu zināji, ka latviešu genoms ir cieši saistīts ar medniekiem un vācējiem? Šodien sarunā kopā ar Montu Brīvību, kas ir genoma pētniece, mēs par to parunāsim. Un ja tu apsver iespēju studēt, tad varbūt tieši šī saruna tevi pamudinās studēt bioloģiju. Mēs šodien esam kopā ar Montu Brīvību, kas ir Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra genoma centra vadītāja. Yes! Un Monta ir arī pētniece. Monta, pirmais man jautājums vispār, jo tev tagad ir... Piedod, es tev pateikšu savu vecumu, 31 gads, bet kā tu esi nokļuvusi šajā profesijā, tā kā aiztinam atpakaļ dažus gadus, 20 gadus atpakaļ. Kāda tu biji, kad tu biji bērns, vai tev bija brīnumainas acis pa visu pasauli, un kā tu vispār nokļuvi šajā te dzīves trajektorijā? Tā, ja es tev pats un atpakaļ, kad es pirmo reizi domāju par savu karjeru, tas laikam bija jau kaut kad bērnu dārza vecumā, bet es īpaši neatšķīros, man liekas, no lielākās daļas bērnu, kas domāju, ka viņi izaugs lieli un būs tas pats, kas viņa mamma vai tētis. Tāpēc es diezgan ilgi domāju, ka es būšu kosmetologs. Tas man nesanāca. Kosmetologs? Man mamma ir kosmetologs. Tā kā sejas smukumam. Jā. Bet tas man tā domā ātri atmetās un patiesībā man skolā gāja tā. Es sev vērtēju kā daudzpusīgu bērnu. Man pa lielam padevās ļoti daudz, kas man viss patika. Man nebija īpaši grūtības kādā no priekšmetiem. Tāpēc es diezgan ilgi nezināju, ko es darīšu. Man liekas, es vēl 12. klases beigās tā domāju, kas tas varētu būt. Un tad es tā skatījos atpakaļ, kas no tā visa, ko es esmu mācījusies, vai redzēs, kas man tiešām tā kā iedvesmojas. Un tad tā vienīgā lieta, kas man nāca prātā, bija bioloģija, bet diezgan skaidri nevis bioloģija, kā tā zaļā daļa. Tas ir interesanti, bet nelikās man tik aizraujoši. Bet tieši tā ģenētika, jo es atceros to brīdi, kad vidusskolā grāmatā bija tieši viens atvērums par ģenētiku. Un man likās, kā kaut kas, kas nosaka tavu ikdienu, nosaka to, kas tu pa lielam esi, no tava fiziskā formāta līdz pat emocijām. Mēs zinām, ka tas tā ir, bet mēs neko par to nezinām, kamēr par pārējām tām bioloģijas tēmām tur bija daudz un plaši aprakstīts. Un ģenētika bija tāds kaut kas ļoti trūcīgs, un es atceros, ka Wikipēdijā meklēju kaut ko par to. Un arī tur nekas daudz patiesībā nebija. Un tad, absolvējot vidusskolu, es domāju, ja jau man tā uzrunāja tā tēma, es arī kaut kur redzu sevi tajā visā, varbūt pati medicīna, kā praktizējušam ārstam, man likās pārāk smagi priekš manis. Un tad, attiecīgi domāju, ka tā ģenētika varētu būt kaut kāds vidusceļš, ka mani interesē, tajā pašā laikā ar ievirzienu, kas var palīdzēt cilvēkiem. Un tad arī uz to es gāju, un patiesībā tā bioloģijas fakultāte bija mana vienīgā izvēle. Tad, kad es iestājos universitātē, tur varēju norādīt dažādas prioritātes, bet tā bija mana vienīgā izvēle. Tā, kad es vienreiz to izlēmu un vairs arī no tā ceļa nenogāju. Un pēc tam jau tiekot šeit bioloģijas fakultātē, kur mēs arī tagad esam, iepriekš gan tas bija citās vecākās, ne tik modernās telpās, tur jau patiesībā jau 2. kursā ir nepieciešamība praktizēt kaut kur kādā no zinātniskiem institūtiem. Un paldies par to, jo varbūt es pati tajā brīdī galīgi nejūtos spējīga iet praktiski darboties un tiešām darboties tajā vidē, bet tā universitāte man piespēja to darīt. Un tad es nokļuvu toreiz Rīgas Stradiņu universitātes onkoloģijas institūtā, kur tad arī radās manas pirmās attiecības ar zinātnisko vidi.
tu esi iedzimta pasaulē, jā, ir brīnums, kad ir vispār šī pasaule pastāv. Un ja tu paskaties, tu skaties uz lapas, maziņas lapiņas no koka, tu paskaties, un tu tā kā neredzi neko, jā. Tu redzi vienkārši zaļu krāsu, mazliet šūniņas. Bet tur iekšā ir kaut kas tik daudz vairāk, kas ir tik nesaredzams, pat ar mikroskopu, kaut kādiem baigi stipriem mikroskopiem tev jāskatās. Tā ir kaut kāds kosmos, ko cilvēki vispār nezin. Un zini, ja tikai viena nodaļa grāmatā ir aprakstīts tas viss, tas ir kaut kas nezināms, tā ir kaut kāda reliģija mazliet, kā tas viss strādā. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Tāda arī bija tā mana motivācija, kāpēc es izvēlējos. Es tieši tā arī domāju. Kaut kas tik fundamentāli nozīmīgs var tikt atstāts novārtā, bet patiesībā tajā brīdī vienkārši tad arī notika tas lielais izrāviens tās ģenētikā, ka cilvēki aizvien vairāk sāka to pētīt un to izrāvienu veicināja tieši dažādu tehnoloģiju attīstība, kas ļāva tās genomu sekvences noteikt vispār, jo ļoti ilgi, aptuveni 2010. Gadu, kad tika veidots tāds 1000 genomu projekts, tad vispār tās cilvēki... 1000 miljoni? Tagad jau tagad ir miljoni, tad pirmie bija 1000 genomu, tad arī bija tā pirmā ideja nosekvenēt, tad noteikt to genomu secību 1000 cilvēkiem, lai redzētu to variabilitāti, lai vispār saprastu, kas tur tāds iekšā ir. Un jau ir pagājuši 14 gadi aptuveni, un nebūtu no tā, ka mēs pārzinām visu, kas tur ir. Mums ir daudz skaidrāka tā bilde, bet tāpat, ja nemaldos, tā gēnu daļa ir tikai 2% no visa genoma, tā daļa, kas atbildīga par proteīniem. Nevarētu teikt, ka mēs pat to precīzi zinām, bet tā ir tāda, par ko zinātnieki jūtās droši. Mēs apmēram saprotam, ko kurš gēns dara, bet tā visa pārējā daļa, ko kādreiz sauca par junk DNA, viņam tieši tāds termins arī bija. Cilvēki domāja, ka tā visa pārējā genoma daļa nav atbildīga ne par ko, bet patiesībā mēs redzam, ka ir gan un aizvien vairāk tad tiek pētīts tieši tās iepriekš nezināmās cilvēku genoma daļas, jo ir noskaidrot, ka tas junk DNA, kas nav atbildīgs par gēniem, viņš regulē tos pašus gēnus, un tad viņam arī beigās ir nozīme. Tā, tur noteikti ir vēl daudz ko pētīt, bet es teiktu, ka ir bijis tāds pamatīgs, kopš tā vidusskolā redzētā atvēruma ir bijis pamatīgs izrāviens tieši tehnoloģijās, kas mums ir ļāvis daudz vairāk saprast par cilvēku genomu. Wow. Varbūt es dzirdēju, ka mēs kā cilvēki, visi cilvēki ir 99% tā kā tieši tādi paši, un kur tur ir ļoti, ļoti, ļoti maziņš, pat mazāks nekā 1%, ja, kas mūs atšķir, un tas atšķir mūsu, kā mēs izskatāmies, kā mēs runājam, vai kāda mums balss ir. Bet arī tieši tajā mazā procentā tur jau ir miljoniem tie gēni, jā. Bet kā var no siekalas sekvencēt cilvēka genomu, jo man kaut kā liekas, tev nevajag no katras šūniņas dabūt to DNS, un tad tu dabūsi to veselo genomu, vai tikai no siekalas. Kas tur ir iekšā siekalās, kas atļauj izpētīt cilvēka raksturīpašības? Jā, tā ideja ir tāda, ka tā DNS daļa, kas ir tā iekodētā mūsos, tas genoms, viņa katrā šūnā ir vienāda. Jautājums, kāpēc mums, piemēram, tur matu folikuls ir atšķirīgs no siekalu dziedzera, kas arī ir šūnas, ir, ka tā DNS satur gēnus, kas tiek aktivizēti, un katrā no šīm šūnām tiek aktivizēti citādi gēni. Ja tad tā gēnu aktivitāte mainās. Tur acu šūnās būs aktivizēti tādi gēni, tajos pašos, piemēram, siekalu dziedros būs citi gēni, bet tas ģenētiskais materiāls ir vienāds pēc būtības. Viņš ir identisks. Mēs vienkārši no tā materiāla aktivizējam vienu vai otru gēnu atkarībā no tā, kādas ir šīs šūnas funkcijas. Ceru, ka apmēram tapa skaidrāks. Un tas, kāpēc no sieklām, tas nav patiesībā siekals. Tas ir gļotādas šūnas mutē, kuras ir tavās siekalās.
un no tām šūnām mēs izdalām DNS. Un izvēle par labu tieši šīm siekalām, ir šīm gļotādas šūnām, jeb epitēliem, ir tāpēc, ka tā ir neinvazīva metode. Mums daudz vieglāk laboratorijā ir izdalīt no asinīm, kur šūnas cirkulē daudz, un tur tā DNS ir ļoti daudz. Priekš mums tas ir patīkamāk, jo mēs varam brīvāk ar to materiālu darboties. Mēs zinām, ka viņi tur ir daudz no siekalām. Mēs ķeram tās šūnas, kas tev tur cirkulē siekalās, un viņu nav tik daudz, un tas īstenībā laboratorijā ir mazliet sarežģītāks process. Bet priekš cilvēka tas ir krietni vien patīkamāk. Droši vien arī brīvprātīgie, ko mēs aicinām piedalīties pētījumos, viņi būtu atvērtāki iet nodot siekalas, nevis iet uz laboratoriju nodot asins analīzes. Crazy. Tas ir traki. Vispār iedomāties, ka tāda tehnoloģija vispār eksistē un ka mēs tā kā Latvijā to varam arī izdarīt. Jo, kā es lasīju, daļa no biomedicīnas, daļa no BMCs mērķiem, viņi sastrādājās kopā ar Eiropas biobanku, ja? Viņi mēģina uztaisīt tos, sagatavot un dabūt tos 1 miljonu genomus no eiropiešu cilvēkiem, kas ir superīgi. Bet liels izaicinājums. Man tā forša, ka Latvijā ir tā tehnoloģija un ka mēs ejam uz to virzienu, bet mums ir pietiekama tehnoloģija, lai to izdarītu. Tā kā, cik mēs genomus jau esam te Latvijā izveidojuši? Jā, tad par to tehnoloģiju. Kā es minēju iepriekš, pāris gadus atpakaļ, vēl tad, kad es sāku strādāt Latvijas biomedicīnas pētījumu studiju centrā 2017. gadā, biomedicīnas centrā, ja nemaldos, bija viena iekārta, kas arī bija tikko kā iegādāta, un tas bija tāds wow. Man liekas, ka tajā brīdī tā bija vienīgā institūcija, kur tāda iekārta bija Latvijā. Arī citur pasaulē nebija ļoti daudz tādu. Tad viena genoma sekvenēšana, tad es nepateikšu, cik izmaksāja. Tad mēs uz tās iekārtas pat nesekvenējām cilvēka genomus. Mēs sekvenējām, manuprāt, mazākus vai tikai genomu mazas daļiņas. Tas vienkārši bija ārkārtīgi dārgi. Tagad tās izmaksas ir krietni mazākas. Ja tu sekvenē lielos apjomos, tad tas ir aptuveni 400 eiro pat varbūt. Un mums arī ir krietni vairāk to iekārtu. Mums konkrēti ir ķīniešu ražojums, bet tik tiešām šoreiz nevar sūdzēties par to, jo tas, ka mums šī iekārta ir bijusi tieši šīs 1 miljonu genomu iniciatīvas laikā, ir ļāvis mums tik ātri norēģēt un būt vieniem no pirmajiem patiesībā, kas tiešām šo sekvenēšanu uzsāk, jo tas, ka Eiropas valstis ir tieši šīs iniciatīvas ietvaros. Tas, ka Eiropas valstis ir vienojušās, ka viņas iesaistās šajā iniciatīvā, tas nebūtu nenozīmē, ka viņi ir gatavi sekvenēt, jo daļai nav ne iekārtu, ne arī galvenais finansējuma tam. Un pateicoties Latvijas valstī, varētu teikt, tiešām jāsaka liels paldies, ka mums ir bijusi iespēja, mums ir bijis šis finansējums, viņš ir diezgan ātri rasts, un mums ir paralēli bijuši šī tehnoloģiskā iespēja, un mēs esam viena no pirmiem, kas to sāk darīt, kas ir atkal savu veidu izaicinājums, jo es arī personīgi piedalos tajās miljonus genomu sapulcēs, konkrēti tādā apakšsadaļā Genome of Europe, kas ir mērķēts tieši uz 500,000 genomu nosekvenēšanu. Tas tā kā pirmais solītis tam. Un mēs esam tie tā kā ledlauži, jo mums ir, rodas tie jautājumi, kas rodas praktiski darot, kas varbūt citiem vēl nav radušies. Mums nemitīgi ir jāceļ tie jautājumi, kādi būs tie kriteriji. Jāsaka paldies arī pašiem brīvprātīgajiem latviešiem, kas nāk un piesakās, ņemot vērā, ka mēs īsti nevaram apsolīt nekādus ģenētiskās testēšanas rezultātus. Tā ir viņu brīvprātīga griba ieguldīties tādā nākotnes zinātnes un medicīnas attīstībā. Un konkrēti šī projekta ietvaros Latvijai ir nepieciešams nosekvenēt 3,5 genomu. Cik mēs esam jau izdarījuši? 1,500. Bet tas ir tikai šīs iniciatīvas ietvaros. Mēs jau to genomu sekvenēšanu veicām arī pirms tam. Tiesa gan tas notika nevis kā populācijai, jo šeit ir doma, ka mēs nosekvenējam visu populāciju, nevis konkrētus pacientus, bet populāciju. Mēs tādu normālo genomu referenci gribam radīt, bet līdz šim mēs esam sekvenējuši dažādu zinātnisku projektu ietvaros, lai, piemēram, atrastu mutācijas, kas ir raksturīgas konkrētai slimībai. Un tad tādi arī mums tur ir vairāki 100 genomu sasekvenēti reto slimību pacientiem, arī bērnu onkoloģijas pacientiem un tā.
Tā sekvenēšana nav sākusies tikai tagad, viņa jau mums ir notikusi līdz šim. Tagad tā ir tāds jauns ietvars un tāda, teiktu, masveida sekvenēšana šobrīd notiek, kas iepriekš tā nebija. Kas ir tas mērķis? Kas ir mērķis sekvencēt genomu? Te dažādi mērķi. Ja mēs skatāmies slimību kontekstā, tad parasti mēs gribam noskaidrot, kuras mutācijas palielina risku saslimt ar konkrētu slimību. Vai kuras mutācijas nosaka to, vai kāda terapija tev strādās vai nestrādās, vai kuras mutācijas nosaka to, vai tev būs blaknes uz terapiju. Kas ir blaknes uz terapiju? Slikta duša, caurēji. Tā kā side effects of medicine, jā. Ir arī tur statīnu gadījumā, piemēram, kas ir paaugstināta lipīdu gadījumā, tiek ļoti plaši izrakstīti. Tur ir jau zināmas konkrētas mutācijas, ka viņas tev var ierosināt, ja tev ir šī mutācija un tu lieto statīnus, tev ir palielināts risks, ka tev iestāsies tāds muskuļu vājums, kas tiek novērots. Tas diezgan nopietns, nav gluži tā. Ja mēs varam galvas reiboņiem, varbūt sliktu dušu vēl varam tikt galā, tad ir arī tādas nopietnas blakus parādības, kurām tiešām ir nepieciešama ģenētiskā testēšana. Ja mēs runājam par to miljonus genomu iniciatīvu, tad tur ir tāds drīzāk cits skops. Tur sākumā tā doma ir izveidot referenci. Kā lai jums to tagad tā izstāstu vienkāršiem vārdiem, tā kā pamatu, lai mēs zinātu, kāds tas ir Eiropas genoms. Ja mēs zinām, ka genoms ir atšķirīgs amerikāņiem, piemēram, no eiropiešiem. Tāpat arī Eiropas iekšēnē viņš ir ļoti atšķirīgs. Jo ir bijušas dažādas migrācijas un viss kaut kas ir noticis. Un tad mēs gribam zināt, kāds ir pirmkārt tas Eiropas genoms, tāds vidējais genoms un kāds arī katrai populācijai ir raksturīgais. Tad mēs varam iet jau solīti tālāk. Mēs varam salīdzināt šos mūsdienu genomus ar seniem genomiem, kas ir tie ancient genomes. Un tad mēs varam jau izdarīt kaut kādus secinājumus par vēsturi, ja, ko tagad tikai ar arheoloģiju var darīt. Tad mēs ar genomu datus pieliekot klāt, mēs varam diezgan precīzi pateikt, kuras populācijas ir samiksējušās savā starpā. Mēs varam izdarīt secinājumus par kaut kādām migrācijām. Vēl viens līmenis ir tāds tehniskais, kas ir ļoti arī svarīgs, ka tad, kad mēs nosakam šo genomu sekvenci, mēs viņu salīdzinām ar referenci. Un šobrīd tā reference galvenokārt nāk no šiem 1000 genomiem, ko es iepriekš minēju, kur ir dažādas populācijas iekšā. Mēs daudz precīzāk varētu noteikt mutācijas, ja mēs to referenci izmantot mūsu pašus. Ja mēs latviešu genomu salīdzinātu pret citu latviešu genomiem, nevis pret citu populāciju genomiem. Tas tāds tehniskais aspekts, kas es patiesībā teiktu ir visnozīmīgākais, jo balstoties uz šo te referenci, mēs varam krietni precīzāk noteikt mutācijas. Mēs pieļausim daudz mazāk kļūdu gan uz tām analīzēm, kas jau ir veiktas, mēs varam viņas pāranalizēt, gan uz tām, kas vēl tiks veiktas nākotnē. Un tas viss lielais mērķis jau ir šos genomu datus kaut kad pārnest uz klīnisko praksi, kur šī precizitāte būs tad noteicošais faktors. Tā, es nezinu, vai pats pateicu visus iegūmus no genoma sekvenēšanas, droši vien, ka nē, bet tāds plašs lauciņš. Es redzēju, ka mums latviešiem ir mednieku vācēji ļoti neatšķirīgs genoms. Ļoti līdzīgs genoms mednieku vācējiem, kas ir daudz savādāk nekā citām tautībām. Mūsu genoms atšķirās no viņa. Lūdzu, pastāstīja, kas ir tas mednieku vācēju genoms un kā tas izpaužās mums kā latviešiem? Jā, kaut kas varētu atbildēt tādiem jautājumiem, bet es pastāstīšu, cik tālu mēs esam tajā visā. Tas tāds ļoti pirmās atradnes. Kad tu atrada vispār? Pusgadu atpakaļ. Un tagad mēs mēģinām saprast, ko tas vispār nozīmē. Tieši tā. Tas, ko mēs izdarījām, mēs uzsākām mēs viņu jau nosaucām kā Latvijas genoma references projekts. Ja, tos 3500 genomu mēs tā kā sašaurinājām, ka tas ir mūsu references projekts. Un tagad mēs viņu uzsākām, tad mēs sagaidījām pirmos 500 genomus, un varētu teikt, mēs bijām tādi nepacietīgi un uzsākām jau tos analizēt, jo parasti tā patiesībā nedara, parasti sagaida visu datu kopu un tad viņu kopā analizē, bet mēs gribējām redzēt, kas tur ir, un tos pirmos 500 jau mēs izanalizējām, un tad pirmais, ko mēs, protams, darījām, mēs salīdzinājām ar citām populācijām, mūsdienu populācijām. Un nebija nekāds īpašs pārsteigums, mēs bijām ļoti līdzīgi lietuviešiem, igauņiem. Protams. Principā, tad, kad to genomu datus vizualizē, viņi bieži
atgādina ģeogrāfisko izvietojumu valstu. Pašreizējo. Tas ļoti loģiski, tam tā arī ir jābūt. Tas ir interesanti. Arī tad, kad mēs tos 500 latviešus, tikai pašus latviešus vizualizējām, mēs redzējām reģionālo sadalījumu, kā Vidzem, Kurzem, Latgala, Zemgala. Varēja redzēt? Jā, tādas iezīmes bija droši vien, ja mēs palielinātu to datu kopu, tad viņi būtu izteiktāk. Mēs tā ceram, bet atkal tās ir spekulācijas. Tad redzēs, kā tur būs. Un tad nākamais solis mēs gribējām salīdzināt arī ar šīm te ancient populācijām, jeb senajām populācijām. Jā. Ir izveidotas tādas datu bāzes tieši senajām populācijām, kur citas valstis ir sekvenējušas no kauliem izolētu DNS, no arheoloģiskiem kauliem. Es tieši domāju, kā mēs varam dabūt tos gēnus no cilvēkiem, kas vairs nav dzīvi. Ārkārtīgi sarežģīts process, jo tā DNS degradējas, viņa sašķeļas. Un viņu ir ļoti grūti atkopt, tāpēc tie genoma sekvences ir diezgan nepilnīgas. Un tad tas ir liels tāds pamatīgs darbs, ar to mēs diemžēl nenodarbojamies. Ir pat atsevišķi virziens paleoģenētika, man liekas, viņas saucās. Un tad ir šāds datu kopas izveidos ar vairākiem simtiem individu tur genoma sekvencēm. Un tur ir pārstāvētas šī te rietumu mednieku vācēju populācija. Ir arī, manuprāt, austrumu kaukāziešu tāda pati mednieku vācēju populācija. Ir tādi fermeri, tas ir viss saistīts ar to migrāciju, kas notika apmēram 14,000 gadus atpakaļ, kā Eiropā šīs populācijas migrē. Un tās bija tās galvenās populācijas, un viņas visas ir pārstāvētas šajos genoma datos. Vēl bija arī stepes gani, manuprāt, tādi. Un tad, kad mēs savu populāciju nolikām klāt šīm te manas iepriekš minētajām senajām populācijām, tad mēs redzējām, ka mums, salīdzinot ar citām mūsdienu Eiropas populācijām, ir vislielākā tuvība tieši šiem te rietumu mednieku vācējiem, kas praktiski šobrīd nekādas praktiskas nozīmes tam nav. Tas mūs padara kaut kādā mērā unikālus. Jā. Tas liek, ka atkal varbūt rada pat papildus jautājumus, kāpēc tieši mēs esam visradniecīgākie, kas tur ir vēsturē noticis. Bet jābūt arī kritiskam uz šo, jo ne visas Eiropas populācijas ir bagātīgi sagādājušas savus genomu datus. Un varbūt, ja tā bilde būtu plašāka, tad mēs mums nebūtu tik unikāli. Varbūt, ka tur vēl kāds arī pietuvotos. Bet pagaidām mēs izmantojam to iespēju, ka mēs esam vistuvāk tai senajai rietumu mednieku vācēju populācijai. Un tad nākamais solis mums būtu noskaidrot, kuras mutācijas ir tās, kas mūs pietuvina. Kuras ir tās mutācijas, kas mums pārklājas. Jā. Jo patiesībā tā visa nozara ir ļoti interesanta. Vēl nesen redzēju rakstu, ka multiplā skleroze, ja nemaldos, ir mutācijas, kas palielina risku uz multiplo sklerozi, patiesībā ir nākušas no šiem pašiem, nevis tieši western, ja rietumu, bet vispār mednieku vācēju populācijas. Tas ir ļoti interesanti. Tad viņām patiesībā ir klīniska nozīme, autoimūna slimība. Tā ir ļoti būtiska, bet viņām ir klīniska nozīme. Un tad interesanti, kāpēc tādai vēsturiskai populācijai ir bijusi tāda mutācija. Un tā kā šī ir autoimūna saslimšana, kas saistīta ar imūnsistēmu, tad spekulē, un tā saslimšana saistīta ar pārmērīgu imūnsistēmas darbību. Tad tās spekulācijas ir tādas, ka varbūt tajā laikā bija nepieciešamība imūnsistēmai nemitīgi cīnīties, piemēram, ar patogēniem, baktērijām. Un tās tikai spekulācijas, bet tas ir ļoti interesants lauciņš, ko papētīt. Un tad tas, ko mēs grasamies nākamo darīt, ka mēs gribam paskatīties, kādas mutācijas tad ir tās, kas mūs pietuvina tieši šeit senējai populācijai, un skatīties, vai tām ir kaut kāda klīniska nozīme šobrīd, zinām, varbūt palielina risku uz kaut kādu konkrētu mutāciju. Jā, tad mūsu latviešu mednieku vācēju raksturīpašības, gēnu īpašības mēs vēl nezinām. Mēs tiešām vēl nezinām, kā mēs esam atšķirti no, piemēram, ķīniešiem. Nē, genoma līmenī mēs neesam tādā mērogā pētījušas. Bet tas mums ir tad nākamais arī virziens, ko skatīties. Bet tu arī pēti diētu vai ne, tā kā mikrobiomu? Jā, es tad esmu pētnieks profesora Kloviņa grupā.
Un viens no profesora Kloviņa grupas tiem virzieniem, vispār šīs grupas nosaukums ir precīzies medicīnas grupa. Tad mēs ejam tās personalizētās medicīnas virzienā. Un, protams, ka tajā virzienā iet arī gan genoma datu izmantošana, gan arī mikrobioma datu izmantošana. Tāds viens no lielajiem virzieniem mums ir zarnu mikrobioma izpēte. Bija arī nesen tāda citizen science, ja dzirdēs par tādu virzienu, kad tiek sabiedrība iesaistīta pētniecībā. Bija tāds projekts Latvijas mikrobioma projekts, kur mēs aicinājām arī brīvprātīgos, līdzīgi kā tagad ar genomu, tā brīvprātīgos nodot savus zarnu mikrobiomu paraugus. Un tad tiem brīvprātīgiem tika sniegtas arī atpakaļ patiesībā zarnu mikrobioma analīzes atbildes. Tādā virzienā mēs esam pētījuši, un tad otrā tipa cukura diabēta kontekstā galvenokārt mēs pētam tieši zarnu mikrobiomu. Sākām mēs ar to, ka mēs mēģinājām noskaidrot gan zarnu mikrobiomā, gan cilvēku genomā marķierus, biomarķierus, kas mums ļautu ļoti agrīni noteikt, vai diabēta zāles būs vai nebūs efektīvas. Un mums to arī izdevās izdarīt. Mēs atradām dažādas marķierus gan zarnu mikrobiomā, gan arī gēnu aktivitātes dažādos rādītājos. Bet zarnu mikrobioms pēc būtības paliek ar vien populārāks, un tie izpētes virzieni ir daudz un dažādi. Tagad, piemēram, kolēģis nodarbojās ar, varbūt esat dzirdējuši arī tāds organ on a chip, tāds pētījuma virziens. Organ kas? Organ on a chip. Organ on a chip. Gut on a chip, jā, ka zarnas tiek uzliktas uz čipa. Tā doma ir, ka pētniecība ar vien vairāk atkāpjās no dzīvnieku modeļu izmantošanas, kas ir ļoti apsveicams virziens, ja pagaidām mēs bez tā nevaram iztikt. Un tad tiek veidoti tādi prototipi orgānu sistēmām, ko sauc, piemēram, zarnu gadījumā gut on a chip, kad tik tiešām tiek uz tāda čipa uzaudzētas šūnas, nodrošināta mikrofluīdika. Un tagad ar to nodarbojas kolēģis BMC Arturs Ābols, vadošais pētnieks, bet mēs nedaudz arī iesaistījāmies ar to sadaļu, ka viņi mēģina ne tikai tā orgānu darbību nodrošināt, bet jau to zarnu mikrobiomu tur iekšā likt, lai būtu pilnībā reprezentētu to, kas notiek cilvēku zarnās. Zarnu mikrobioma izpētes viņi vēl būs ilgi aktuāli, un arī no sabiedrības ir ārkārtīgi liela interese par to. Es domāju, ka drīzumā arī būs daudz kompānijas, kas tādu pakalpojumu nodrošinās. Wow. Tad jā, ja tev nav laba gremošanas sistēma tavā ķermenī, tu vari izņemt ārā tavu veco zarnu un ielikt jauno, jā? Kaut kādā veidā. Gut on a chip jūs domājat? Jā, gut on a chip. Tas ir izpētes modelis. Tas ir, lai nebūtu jāizpēta zarnas pelēs, piemēram, lai nebūtu jāmoka peles. Tas tomēr ir dzīvnieks. Lai ētiski būtu tāda mierīgāka tā procedūra, mēs to izpēti veiksim turpmāk uz čipa. Tā nākotnes vīzija ir, kad tas notiks, es vēl nezinu. Bet par jūs minēto ir fekālais transplants. Tas gan ir iespējams mūsdienās. Kas Latvijā, tas ir? Tas tad, ja zarnu mikroflora ir tāda disbioze, zarnu mikroflora ir izmainīta sastāvs, un tas ietekmē tavu veselības stāvokli. Tad ir tāda procedūra, ko sauc par fekālo transplantu, kad, piemēram, no kāda cilvēka, kuram šis zarnu mikrobioms ir labs, viņš tiek izvērtēts, atzīts kā labs, tas tiek transplantēts tādā slimākā cilvēkā. Latvijā nevarēšu komentēt, esmu dzirdējis kaut ko, bet neesmu redzējis tādu pakalpojumu, ārzemēs ļoti izplatīti un arī efektīvi. Jā, es zinu, daudziem ir grūti pieņemt kaut ko tādu. Tas ir morāli biedējoši. Es ticu, ka cilvēkam ir lielas problēmas ar gremošanas traktu, kad viņi ir gatavi uz visu. Un, galu galā tas nav nekas tik ārkārtīgi invazīvs, ja ņemot vērā, uz ko mūsdienās cilvēki parakstās pat priekš estētiski tīri skaistumu. Jā, tas ir normāli, tas ir organiski, tas iznāk ārā no cilvēka, tas nav no ķimikālijas iekšā iesties sejā. Nav 10 gadi gluži, bet 5 gadus noteikti darbojos zarnu mikrobiomu jomā, tā ka mūs vairs nevar pārsteigt ne ar jokiem, ne ar tiešām to, cik tālu tas var stiepties. Jā, tā ir tā lieta, kas dažreiz tā kā es par to pārāk daudz padomāju, un tad man mazliet man bailes sanāk. Jo es tā kā domāju, kā tas viss tā kā,
Kur ir ētiski, kur ir tās beigas, kur mēs apstāsimies uzzināt par mūsu ķermeni. Un kā citas industrijas var kaut kā pārdot mums kaut kādas lietas, kas mums uztais kā super cilvēkus. Un tad tā dažādība cilvēkos izzudīs. Un tad mums būs kaut kādas citas problēmas. Vai tev arī ir tādas bažas, kā strādājot tajā industrijā? Strādājot tur, es, protams, arī redzu tās robežas, kuras jau ir nospraustas, cik tālu mēs drīkstam iet. Un, tas nav zinātnē, vismaz par Eiropu varu runāt, ja mēs pēc vieniem principiem strādājam, tad viņa noteikti ir stingri regulēta un zinātnieks nevar absolūti brīvi izpausties. Ķīnā ir bijuši pāris gadījumi, es zinu, ka tur galīgi nav kaut kas nokontrolēts. Bet mums viss iet caur ētikas komiteju apstiprinājumiem, kur profesionāļi izvērtē, vai tavs pētījums atbildīs vispār ētikas normām, pirms tu to pētījumu veic. Tā ka tas viss tāds stingri regulēts ir un ir ierobežojums strādāt ar cilvēku embrijiem, piemēram, ja mēs nedrīkstam veikt izpēti, jo tas ir absolūti neētiski. Bet arī bioloģijas fakultātē ir. Vismaz man bija priekšmets bioētika. Domāju, ka tāds joprojām ir. Droši vien viņš vēl advancētāks ir kļuvis, ņemot vērā to attīstību tehnoloģiju, kur tieši par šīm lietām runā, ka tiešām ir nedaudz biedējoši tas, kur tu apstāsies. Es zinu, ka ir vairākas tiesvedības, es nezinu, kāpēc tieši Lielbritānijā tas ir bijis tā populāri par to, ka cilvēki grib, lai veic ģenētisko modifikāciju viņu bērniem, piemēram, ja viņi ir radusies mākslīgās apaugļošanas laikā, lai izmainīt kaut kādas estētiskas parametrus. Tas ir designa babies. Ir tādi precedenti, ka cilvēki ir ārkārtīgi tur ieciklējušies uz to. Bet tas notiek. Tas nenotiek. Tas ir banned. Viss nav vairs. Nedrīkst tā darīt. Jā, nav. Pašlaik, manuprāt, nav par to jāuztraucās. Vairāk uztraucos par to, kur artificial intelligence mūs aizvedīs, kas nāk visās jomās, arī zinātnē iekšā. Tur garumā šķiet tādas izplūdušākas robežas. Vismaz varbūt es neesmu pazīstama ar tām visām regulām, kas uz to attiec. Tas var vairāk biedē, kā varbūt bioloģija un ģenētika. Bet, protams, vienmēr pastāv iespēja, ka bioloģiskie atklājumi var tikt izmantoti kā biological weapons, kaut kādos, kā ieroči pavērst pretēji. Tas vienmēr ir risks. Tas cilvēku godprāts ir, protams. Es nezinu, man ir interesi, man ir intriga par to, kā tas jau baisi vispār, bet, tā kā tu vari, es nezinu. Tāpat Uhaņā pēc nelaimīgās COVID-19 pandēmijas šai laboratorijai tika piedēvētas tādas neētiskas rīcības, bet es personīgi tam neticu, bet es domāju, ka liela daļa sabiedrības joprojām domā, ka SARS-CoV-2 vīrus ir mākslīgi veidots un nāk no laboratorijas, jo tehniski tas ir izdarāms vienkārši, bet mēs varam diezgan viegli pārbaudīt, vai tā ir taisnība vai nav, bet tas tehniski ir izdarāms. Tā kā, ja ir izdarāms, tad risks, manuprāt, ir vienmēr. Kāds ir tavs pienākums kā genoma centra vadītājai BMC? Es varu pastāstīt par to genoma centru, varbūt vispirms tad arī, kas tas tāds ir. Tātad genoma centrs ir servisa centrs Latvijas biomedicīnas pētījumu studiju centrā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs sniedzam pakalpojumus galvenokārt zinātniekiem, bet ne tikai. Arī industrijai, jebkuram interesantam patiesībā, kam interesē tādas ar molekulāro bioloģiju saistītas tehnoloģijas. To genomu centru varētu sadalīt tādās divās lielās daļās. Viena daļa ir šī biobanka, Nacionālā biobanka, kurā šobrīd ir iesaistīti aptuveni 40,000 Latvijas iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka viņi ir ziedojuši savu bioloģisko materiālu. Primāri tās ir asinis, bet atkarībā no tā, kā viņi ir iesaistīti biobankā, varbūt arī fēces, piemēram, priekš mikrobioma analīzes, arī urīns, ir audzēju gadījumos dažādas biopsijas, operāciju materiāli, dažādi veidi paraugi tur glabājās. Un tad tā otra daļa ir tieši tās molekulārās analīzes, un tad tas lielākais jājam zirdziņš ir, protams, tā nākamās paaudzes sekvenēšana, ir tieši genoma analīzes. Un, es kā vairākus gadus tur darbojos tieši šīs NGS, ja nākamās paaudzes sekvenēšanas sadaļā kā vadītāja, un tad pēdējos, manuprāt, nepilns 2 gadus man ir tas gods būt arī kā viss servisa centra vadītāja, gan
Es lielāko daļu no tā esmu bijis dekrēta atvaļinājumā, tā ka bija jāatvainojas maniem kolēģiem, kuri droši vien domā, ka es varētu iesaistīties vairāk, bet, jebkurā gadījumā. Būs. Tā kā strādāja arī profesora Kloviņa zinātniskajā grupā, un profesors Kloviņš ir tas cilvēks, kas Genoma centru vispār ir dibinājis. Tad patiesībā mums ir tāda ļoti cieša draudzība tai zinātniskajai grupai ar servisa centru ir bijusi vienmēr, respektīvi mēs realizējam zinātniskos projektus, kuros mēs iesaistam brīvprātīgos, kuri tiek iesaistīti biobankā. Tā tas mēs nodrošinām sev to bioloģisko materiālu. Un tas patiesībā biobanka ir ļoti tāds draudzīgs resurss priekš zinātnes, jo tā ideja ir tāda, ka ik viens zinātnieks, kurš grib veikt kaut kādu konkrētu izpēti, viņš uzraksta projektu, viņam pieņemam ir finansējums, viņš dabūja ētikas šīs atļaujas, ko es iepriekš minēju, un tad viņš var vērsties biobankā un lūgt tos paraugus vai datus, piemēram, konkrētu pacientu. Tā ka nav tā, ka tikai mēs drīkstam izmantot to biobanku, drīkst izmantot principā ik viens pētnieks Latvijā, saņemot visas atbilstošās atļaujas. Tā ka tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs resurss, un šeit gan jāņem vērā aspekts, ka ja sākumā tā biobanka bija vairāk fokusēta tieši uz bioloģiskā materiāla glabāšanu, tad es teiktu, ka varbūt ne tagad, bet tādā nākotnē var redzēt, ka tas viss vairāk pāriet uz datiem, bet tas ir loģiski, ir pieejamākas tehnoloģijas, mēs pa salīdzinoši zemākām izmaksām varam nosakonēt visu genomu, un tad turēt to DNS jau paliek sekundāri. Mums jau ir tie dati, tā ka mēs varam gaidīt, ka nākotnē pētnieki varētu nākt vairāk pēc datiem, nevis pēc paša bioloģiskā materiāla. Kaut gan arī nevar izslēgt, ka jaunas tehnoloģijas parādīsies, jauni veidi, kā pētīt, varbūt arī tas materiāls būs vajadzīgs. Lūk tā. Jā. Ir interesanti. Mēģinu ar vienu kāju būt pētniecībā, ar otru tajā servisa centrā, bet dažreiz ir grūti atdalīt, kur kad es atrodos. Wow, bet tagad tu esi mājiņā un strādā no mājām, datus analizējā, bet tev mazā meitiņa skrien pa kājām. Jā, precīzi. Jā, precīzi tāds arī notiek. Tu kā pētniece tieši šajā nozarē, vai tas kaut kā tev palīdz audzināt mazu bērniņu, jo, protams, gēni ir expressed caur vidi arī. Vai tu mēģini kaut kā viņu lolot kaut kādā citā veidā, zinot, ko tu zini? Nē, es gribētu atbildēt, jā, cik man ļoti palīdz ģenētikas zināšanas, bet nē, man liekas, man viss vēl traucē, jo es redzu riskus visur. Tiešām? Kaut kāds man tas vēl vairāk traucē, jo liekas, citreiz vieglāk ir nezināt un nesatraukties, jo īpaši attiecībā uz bērniņa audzināšanu, tur viss ir tik sensitīvs un jau tā jaunās mammas, man liekas, satraucās par katru nieku un vēl zināt kaut kur backgroundā, ka ir dažādi slimību riski, man tas absolūti nepalīdz. Nē. Protams, tas, ka es darbojos tajā biomedicīnas vidē, man tas ir palīdzējis, ka es zinu, pie kā vērsties, ja ir problēmas, es zinu, kā pārbaudīt kaut ko, kā palikt pašai mierīgai, ka var kaut ko pārbaudīt. Tas man ir palīdzējis, bet tā, ka es citādāk rīkotos noteikti, nē, es pat negribu, es sevi mēģinu pieturēt pie zemes attiecībā uz meitiņu. Jā, es esmu mamma šeit, neesmu nekāds pētnieks, es esmu mamma, un tā ir mana galvenā funkcija. Tas nav viegli. Un atkal otrs, es tiešām strādāju no mājām, ne visu laiku es braucu arī pāris dienas nedēļā uz BMC, bet strādājot no mājām atkal pēkšņi kļūt par zinātnieku arī ir ārkārtīgi grūti. Jā, tu kā aiziet no vienu uz otru. Wow. Jā. Cik tu reizes nedēļā vēl strādā, cik tev ir slodze vispār? Es strādāju katru brīvu brīdi, kad man mazuli ļauj ar viņu kopā nestrādāju. Es viņu pieskatu, man nāk kaut kādā auklīte 2 dienas nedēļā, tad es braucu uz klātieni, bet tā pa diendusiņām un pa vēliem vakariem es strādāju no mājām. Šeit ir es nezinu, vai tas ir laikam ir trūkums šai nozarei, bet es teiktu, ka visi zinātnieki, ko es pazīstu, ir ļoti entuziastiski par to, ar ko viņi nodarbojas. Tas nav no 9 līdz 5 darbs, arī ārpus bērniņa audzināšanas. Tas vienmēr ir bijis tāds
Tas tāds mindsets, tu esi tajā no A līdz Z, tu esi tajā visu laiku pa lielam, un tu mums tur izveidojas, man liekas, tāda varbūt kaut kāda neveselīga komūna. Mēs esam dažkārt ieejami tajā pārāk dziļi, bet jā, to esmu daudzos kolēģos novērojis, ka tas zinātnieku domāšana, viņi tevi nelaiž vaļā. Tas ir tieši iekšā tajā bērnu audzināšanā? Nē, tas atkāpjoties vispār in general. Tāpēc man nav īsti problēmas ar to, ka es pa vakariem strādāju, jo tas tādas esmu. Es to neuzskatu par rutīnas darbu, kurā man no 9 līdz 5 ir jāatrodas. Tas ir vienmēr, es nezinu, man nesanāk sēdēt vilcienā, bet ja man kādreiz kaut kur sanāk ilgāk pasēdēt, tad es scrolloju publikācijas. Tas vienkārši tā jau iegājies gadiem, un tas tā ir. Wow! Bet es nejūtos slikti par to, tas jau ir aizraujoši. Jā, bet tu saki, ka tas ir mazliet tā kā, tu redzi, ka tas varbūt nav vislabākais ar saviem kolēģiem. Tas nav veselīgi. Es esmu novērojis, ka tas nav veselīgi, jo mēs, protams, visi izējam ārā no institūta un kaut kādiem mēs gribam būt tie parastie cilvēki. Katra mums mājās ir ģimenes, tā ka tur ir ļoti grūti atrast balansu, un jo īpaši, kad man tagad bērniņš mājās ir, tad tas mans viens no lielākajiem izaicinājumiem ir atrast balansu, bet, protams, prieka. Pirmā roka ir būt mammai, un tad ir zinātne. Bet tas bija tāds ļoti smags solis, ļoti smagi man tas ir nācies, tik ilgus gadus prioritizējot karjeru. Tu varbūt nedomā tā kā mazliet atkāpties no darbu, un lai tev būtu vairāk laika savam bērniņam? Es daru to, es jau mēģinu, jā, pamazām tas tā notiek. Bet es esmu lasījis literatūru par to tieši zinātnē, mēs laikam sievietes visas tam iet cauri, tas nebūtu viegli. Balansēt karjeru un bērnu. Es par to domāju. Vispār es nezinu, kas tas ir kaut kāds sieviešu cikls, man paliek 25 bērni, sapņoju par bērniem. Kur viņi ir, kad viņi nāks. Es domāju, ko? Es domāju, kad ir vislabākais laiks dzemdēt? Ir kaut kur 20 līdz 30 vai līdz 40, ne? Līdz 40 ģenētiski, jā, līdz 30 gadiem. Līdz 30 gadiem? Pie 30 jau tur sāk tāds liknītis nedaudz kāpt. Bet tas vienkārši riska palielināšanās nav tā, ka tur nazi nocērt pēc 30, tev ir viss jau slikti. Tad vienkārši riski nedaudz pieaug. Varbūt pašai māmiņai varbūt lielāka nervozitāte grūtniecības laikā droši vien, jo viņai tiek atgādināts tomēr pie ārsta par tiem riskiem, bet visādi citādi jau. Tu plānoji, tā kā pati zinot tos veselības riskus, tu plānoji, ka pirms 30, jo tev tagad 31, jā? 31. Jā, bet es vēl paspēju. Tu paspēji tieši uz 30. Jā, es tā pēdējā vilcienā ielicu. Tas bija tā, man tagad ir jāsaraujās. Tas bija tā precīzi taimingā ieplānots, bet vispār viss bija plānots, jā, kā jau tā, tev to iesēt tā. Wow, tu plāno arī otru bērnu? Tagad jau sieviešu runas tagad iznāk ārā. Jā, es neesmu nospraudis, ka tā nebūs. Es skatīšos, kā man ies, bet vispār jā, noteikti. Atkal tas challenge ar darbu, tur ir bišķi jāmaina domāšana. Es vēl esmu procesā, tas nenotiek tā uzreiz. Kādi ir tavi mērķi tieši savā profesijā? Piemēram, nākamajos, 5-10 gados, tā kā ievērojot, ka tev ir bērniņš tagad, bet karjerā, kas ir tavs mērķis un kā tu redzi savu darbu? Jā, tu man tā saules brūcēm ber visu laiku. Ko saki, ko? Saules brūcēm man ber visu laiku. Sorry! Skatībā. Man tā sanāk, pirms es paliku stāvoklī, skatībā es jau biju stāvoklī, kad saistāvoju jau promocijas darbu. Ko? Promocijas darbu aizstāvēju, respektīvi iegūt doktora grādu. Un līdz tam es visu laiku dzinos pēc tā doktora grāda, un tas likās tāds loģiski, viss notika organiski. Mans mērķis ir dabūt doktora grādu, tas ir konkrēts virziens. Tas bija par 2. tipa cukura diabētu, tur dažādiem ģenētiskiem marķieriem. Un tad es to doktora grādu dabūju, un tad, ko nu?
Un tad tiešām jau jāsāk domāt, ko tu īsti gribi. Tu uzčeksēji to mērķi, biji vispriecīgi, un tu domāji, kas tagad notiek? Bet to es arī vairāk ar kolēģiem runāju, ka tas tā laikam visiem notiek, tad tas doktora grāds laiks kaut kur tālu, viņš tā kā ir tas lielais mērķis, un tad tu viņu dabūji, un tas, un ko tagad. Bet tas brīdis arī, ka tev ir jākļūst tā kā patstāvīgākam. Līdz tā doktora grāda iegūšanai tos supervisors, piemēram, man profesors Kloviņš, ļoti teikti kā vada, pēc tam jau pamazām sāc atkāpties no viņa, un tev pašam jāraksta projekti, pašam tas viss. Un tad ir ļoti svarīgi, ka tu to savu virzienu izvēlies. Un man ir ļoti paveicies no vienas puses ar to, ka profesora Kloviņa grupā strādājot, man ir bijusi iespēja strādāt tiešām ārkārtīgi daudz starpdisciplināros projektos, gan ar genomu saistītos, gan mikrobiomu. Tas bija otrā tipa cukura diabēts, bērnu ļaundabīgie audzēji joprojām. Tas ir aktuāli. Hiperholesterinējamies, ļoti plašs spektrs, bet tas man galīgi nepalīdz šobrīd, jo tas spektrs ir milzīgs. Man ir ļoti daudz izvēles. Un tas, ko es tā sevi analizējot, es esmu nonākusi pie secinājuma, ka man tomēr vajag tādu praktisko ievirzienu. Ir cilvēki, kas var strādāt fundamentālajā zinātnē, respektīvi tikai tādus atklājumus, kas nav tūlīt praksē pielietojami veikt, bet veikt tādus, ka mēs atradām, tas mums palīdz izprast kaut ko tālāk, bet tas nav uzreiz ieliekams kaut kur praksē. Man tomēr vajag to praktisko. Man tas ir motivējoši, ka es redzu, man nevajag to rezultātu uzreiz, bet es redzu, ka pēc 10 gadiem kādam tas tiešām varētu noderēt, tas var izglābt dzīvības vai padarīt, vai novērst slimības. Perfekti, man tas ļoti motivējoši. Un tāpēc es aizvien vairāk skatos, ka es pāris gadus darbojos tādā bērnu onkoloģijas izpētes projektā, kur arī ģenētiskais materiāls tiek pētīts ar mērķi uzlabot terapijas efektivitāti, piemērotāku terapiju atrast šiem mazajiem pacientiem. Un tad terapija, tā kā kādā terapija? Pret šo onkoloģisko saslimšanu, jo balsoties to audzēja ģenētisko materiālu, mutācijām, kas tur ir atrastas, dažkārt var piemeklēt precīzāku terapiju, kur būs efektīvāka. Bet tas viss šobrīd ir tādā vēl, ja pieaugušo onkoloģijā ir patiesībā dažām diagnozēm ļoti skaidri, kādi ģenētiskie testi ir jāveic un kāda tad terapija ir jādod konkrētiem pacientiem. Tad bērnu onkoloģijā tas ir vēl tāds process attīstības posmā, jo bērnu onkoloģijā šo pacientu pēc skaita ir maz, bet viņi ir ļoti heterogēni, respektīvi katram ir citādāka diagnozīta ar kaut kādām niansēm, un to izpēti ir grūti veikt, tad, kad ir tik liela dažādība pacientos, un to pacientu pēc skaita ir maz, tāpēc es šobrīd meklēju, es arī sadarbojos šobrīd ar tādu St. Jude hospitālu, kas ir pirmie sāka veikt vispār šādu genoma analīzes tieši šādiem pacientiem, un tad ceru, ka viņi tādu know-how arī atvedīs pie mums, kaut kāda pieredzes apmaiņa notiks, un tad mēs varēsim varbūt arī šeit pavirzīties straujākiem soļiem uz priekšu, un šis viss, protams, notiek sadarbībā ar Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcu, kur tad šie pacienti arī lokalizējās. Tas virziens, kur es sevi šobrīd bišķīt vairāk redzu, jo es tur redzu, ka kādam tas tiešām ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs ātri, un man tas ir ļoti, ļoti motivējoši. Tas man ienāca prātā, jūs teicāt, jūs teicāt, ka bērnu vēža pacientos ir tik daudz, tā variācija ir tik daudz lielāka nekā pieaugušiem cilvēkiem. Kāpēc bērniem ir savādāka tā variācija? Ar to variāciju es biju domājis tieši diagnozēs, kad pat viena diagnoze, piemēram, 2 pacienti ar vienu diagnozi, viņiem tās izpausmes var būt ļoti atšķirīgas. Tādā ziņā tā variācija. Viņiem ir ļoti atšķirīgas tās slimības. Ja tīri par to ģenētiku runā, tad patiesībā nav tā, ka tur mutāciju būtu vairāk. Bet šeit ir jāņem vērā, ka bērniem, tā kā viņiem tie audzēji attīstās ātri, sanāk dzīves laikā, viņiem visticamāk ir kaut kas iedzimts jau. Viņam, visticamāk, lielai daļai ir jau kaut kas iedzimts, un tur tad tas pirmās darbības ir noskaidrot, vai nav kaut kādi jau pārmantoti sindromi, kas paredz, ka dzīves laikā attīstīsies audzējs, un tie tad arī ir cita kategorija, kamēr pieaugušiem tie ļaundabīgie audzēji
Ir kaut kāda daļa, kas ir no ģenētikas nāk, ir kaut kādas mutācijas, kas palielina risku, bet liela daļa ir ārējās vidas faktoriem. Tur smēķēšana, visi klasiskie uzturs un tā tālāk. Bērniem tomēr mēs par vidas faktoriem runājam krietni mazāk, jo viņiem vienkārši dzīves laiks nav bijis tik liels, lai tie vidas faktori tik fundamentāli viņus ietekmētu. Jā, tā pozitīvā ietekme, pārzinot šīs te visas slimības, un darot tos testus vai izzinot to bērnam, ir, kad viņi būs pieaugušie, tad viņiem nebūs tās problēmas vai tās slimības, ko pieaugušie viņi nezināja. Tas, varbūt pārprat mani, bet tas, ko mēs darām, mēs visus bērnu ļaunprātīgi audzēju pacientus, tiem, kam jau ir tie ļaunprātīgi audzēji, tos mēs analizējam. Viņiem jau ir tie audzēji. Viņiem jau ir, jā. Jā, un mēs šobrīd mērķis ir tas, ko pirmais izdara, mēģina precizēt diagnozi, izmantojot ģenētisko testēšanu, jo viņiem, kā piemērs, kaut kādi centrālās nervu sistēmas audzēji, kurš pārāk grūti tikt klāti, ir ļoti, ļoti neliels tas audzēju materiāls, no tā iegūstam ģenētisko informāciju, jeb DNS, un tad ar to mēs varam tālāk strādāt, lai precizētu, kas tā tieši ir par diagnozi, lai tālāk varētu piemērot ārstēšanu. Nākamais virziens ir, ka mēs šo ģenētisko informāciju izmantojam, lai piemeklētu konkrētas terapijas. Mēs zinām, ka, piemēram, cilvēkiem ar tādu mutāciju, kam nestrādā kaut kāds enzīms, būs efektīva tā terapija. Un to mēs varam tikai no genoma datiem. Tāds tas mērķis šobrīdējais. Un tas ir, diemžēl, mēs, tā kā es minēju, mēs neprotam interpretēt visu to genomu joprojām. Tāpēc tas, ka mēs ieraugam mutācijas, mums nevienmēr kaut ko dod, un mēs esam šajā brīdī tādā posmā, ka mums vajag saprast, kādas mutācijas ir raksturīgas kurām diagnozēm, lai tad izmantot to klīniskajā praksē, kamēr pieaugušajiem tas jau ir izdarīts. Un tas, kāpēc pieaugušajiem tas ir izdarīts un bērniem tas nav izdarīts, ir tāpēc, ka pieaugušo pēc skaita ir vairāk ar ļaunprātīgajiem audzējiem, un viņi ir homogēnāki pēc tam diagnozēm, respektīvi viens krūtsvēža pacients, piemēram, būs ļoti līdzīgs citam krūtsvēža pacientam, ar bērniem. Tur ir lielas atšķirības, it kā vienas diagnozes ietvaros, un tad viņas ir grūti pētīt. Ļoti sarežģīti, es saprotu, ka grūti izstāstīt man to. bet tas ir tas virziens, katrā ziņā, uz ko es gribētu iet. Wow, jā. Tu vari redzēt, ka tu esi studējuši šo te ļoti ilgu laiku. Un ir ļoti grūti to izstāstīt. Tiešām tā ir tā zinātniskā komunikācija. Ir vienkārši arī tas. Tā ir tā lieta, ka zinātniekiem viņi kā jūs vienkārši tik daudz zinat par tik specifisku topiku, ja, kad cilvēks no malas vispār nezinu neko par to. Bet tas arī viens no vispār jūsu mērķiem. Es skatījos, kad, lai paaugstinātu publiskās zināšanas par šiem te, par šiem te pētījumiem un ko vispār ir jāzina, ko neēst, ko ēst vai no kā izvairīties. Tā kā tām zināšanām ir jānāk ārā kaut kādā veidā, ko publika pārzina un viņi pazīst. Tad jā, mēs tik tiešām mēģinam iesaistīties kaut kādos, ir tāds lampa. Festivāls lampa, jā. Tur mēs mēģinam regulāri piedalīties un kaut kādos tādās aktivitātēs, kur ir iespēja pastāstīt, bet tas nav viegli, tas ir ārkārtīgi sarežģīti cilvēkiem izstāstīt, jo tas nav tā, ka mēs tur negribam. Man ir ļoti jāgatavojas, man ir daudz vairāk jāgatavojas uz prezentāciju, kas ir parastiem nezinātniekiem, nekā uz prezentāciju, kas man ir zinātniekiem kolēģiem jāizstāsta, jo nav terminoloģijas, vienkārši nav. Es tev nevaru, izstāstīt polimerāze citiem vārdiem, jo nav nosaukuma. Tā man ir šausmīgi jādomā ar lieliem vārdiem, lieliem teikumiem, kā tev izskaidrot to. Bet tik tiešām mums ir jāstāsta cilvēkiem, ko mēs pētam. Citādi dezinformācija, man liekas, izplatās ātrāk nekā mūsu informācija. Un tad kaut kāda šauba ēna rodas pār to, ko mēs darām. Mums pašiem nav patīkami, protams, un tas, man liekas, Covid pandēmijas laikā izkristalizējās, ka tiešām sabiedrība domā, ka zinātnieki vairāk kaitē nekā palīdz. Un mēs arī
visā tajā Covid-19 izpētē ļoti iesaistījāmies. Tas man atņēma, man liekas, 2 gadus no dzīves vispār, kas atkāpos pilnībā no diabēta, kas man toreiz bija aktuāli un iegāja tajā Covid izpētē. Un tur mums ļoti daudz laika bija jāpavada tieši komunicējot ar sabiedrību. Mēdī mums ļoti bieži uzrunāja, un tas bija tāds pamatīgs darbs. Tas tiešām ļoti daudz lika ieguldīties, bet es teiktu, ka bišķi trūkst tāda rāmja, kur zinātniekam stāstīt. Jo mēs jau gribētos kaut kādu ietvaru, kad ir kaut kāda vai programma, vai tagad tas tieši, lai zinātnieki informētu sabiedrību, un tur ir kaut kāds konkrēts formāts, jo katrs mēs kaut kā to darām savā veidā, un tad tas vajag nevairo skaidrību, tāds haoss atkal rodās, bet tas noteikti ir virziens, kurā iet zinātnieki Latvijā. Jā. Kaut kāda zinātnieku skola, bet cita skola, nevis universitāte, bet komunikācijas skola. Jā, jāmācās runāt mums ir. Tā ir. Jūs jau ieminējāties, kad audzinot mazo bērniņu, jūs jau tā kā saprotat, kā vide var ietekmēt bērnu pieaugšanu. Jā. Tad vispār zinot visu par genomu, un ka tas ir both nature and nurture, tas ir ļoti starpdisciplināri, jā, kā jūs teicāt. Kādi tev ir kaut kādi eksemplāri, kā tas ir tik starpdisciplināri? Kā tu domā, kā ārējā vide tieši ietekmē? Jā. Jā, protams, bet to ir ļoti grūti pētīt. Vieglāk ir izpētīt, kā genoms ietekmē kaut kādas tavas izpausmes, nekā otrādi. Jo, lai mēs izpētītu, ko mēs varētu gribēt, es nezinu, kā kaut kāds skursteņa toksīni kaut kādi ietekmē mūsu genomu, ja, piemēram, kaut kāda tur izplūdes gāzes, ja, tad mums vajadzētu paņemt droši vien ģenētiski vienādus cilvēkus vispirms un pakļaut vienādiem apstākļiem, un tad vajadzētu tādus pašus cilvēkus, kuri nav pakļauti tiem apstākļiem. Tas ir šausmīgi grūti, tad tādi pētījumi, viņi tiek veikti, bet viņi tādos, es teiktu, vairāk uz kādiem eksistējošiem datiem, savilkot kaut kādu valstu statistikas rādītājus, tie ir tādi meta-analīzes milzīgas, kas tiek veiktas. Bet, ārējā vide ļoti ietekmē katrai pazīmē, ne katrai, bet lielai daļai dažādu mūsu pazīmju ir jau apmēram izrēķināts. Piemēram, kādus varētu piemēru pateikt, kā lai to pasaka, tā kā atlētiskums, ja to varētu to teikt, piemēram, ir aprēķināts, ka, ja nemaldos, kaut kāds 60% no tās variabilitātes atlētiskumā ir tieši no ģenētiskiem faktoriem, un 40% nāks no ārējās vides. Tātad 40% tu vari mainīt sportojot biežāk vai kaut kā citādāk, un tas tiek izmantots arī sportā. Ļoti populāri ir ģenētiskie testi, kas tev nosaka, piemēram, kas tev tur trūkst, vai tu esi vairāk izturīgais, vai tu esi vairāk spēcīgais. Tad, attiecīgi, tas vairāk spēcīgais, tad tu izturību trenēsi treniņos. Un tur tiem 40% var ļoti manipulēt. Un tā ir daudzām gan slimībām ir tādi aprēķini tiek veikti, gan arī tādām mazām nevainīgām izpausmēm, tur kaut kāds neirotisms vispār. Ja, arī ir aprēķinās, manuprāt, arī tie paši kaut kādi 50-60% ir pārmantotā daļa, un tad pārējā daļa ir tā vides ietekme, kas šajā gadījumā tā, es teiktu, būtu kaut kāda tava pieredze, varbūt tev ir kaut kāda trauma dzīvē bijusi, kas tevi padara tādu. Kaut kā tā. Bet tas arī mūs padara, ja mums, piemēram, ir tas neirotisms jau iedzimts jau tāds, un tad varbūt man vajag mazāku triggeri no ārējās vides, lai es paliktu vēl uzvilktāks. Man citam vajag lielāku triggeri. Tur arī ir šīs atšķirības. Kā tu minēji, tas tiešām ir 99,9% līdzības ģenētiskajā materiālā starp cilvēkiem. Tas ir tajā 1% slēpjas visas šīs niansītes no ģenētiskās puses. Tad kaut kā tās zināšanas, piemēram, augsta līmeņa futbolā varētu pielietot. Tā kā, kur mums ir cilvēks, kurš ir ļoti izturīgs. Mēs liksim viņu, ka viņš skries visu laiku. Un mēs liksim šo te, kuram ir genoms, kas ir vairāk spēcīgāks. Tad mēs viņu liksim pie vārtiem vai kaut ko tādu. Tas jau tiek izdarīts. Tas jau tiek darīts. Bet tādi testi ir pieejami vēl nesen skatījos. Tieši sportā bija
Manuprāt, pat nebija baigi nekas ekstravagants. Kaut kāds $100-120 maksā. Tas ir ikvienam pieejams. Bet es sportā tiek izmantots šie testi. Jā. Nezinu, vai Latvijā, bet es esmu lasījis rakstiņas, kad tiek ārzemēs izmantots. Bet tā nav vienīgā nozara. Tas ir ļoti, ģenētiskā testēšana ir ļoti populāra. Latvijā varbūt viņa ir mazāk pieejama, bet noteikti drīz būs. Mēs patiesībā arī strādājam pie viena valsts pētījuma programmas, it kā pētījumus, bet arī ar tādu praktisko novirzienu, ka mēs izstrādājam. Ar mēs, vienmēr, kad saku mēs, es domāju profesoru Klauņu zinātnisko grupu. Ja? Tas nav tikai mans darbs, tas viss ir milzīgs komandas darbs. Un mēs izstrādājam tādu kalkulātoru. Skaitās poligēno risku kalkulators. Poligēnu risku kalkulators. Ievadiņu izstāstīšu par to. Ir tādas slimības, viņas sauc par multifaktoriālām slimībām. Tās ir lielākā daļa slimību, piemēram, 2. tipa cukuru diabēts. Visas metabolās slimības, kas ir tieši tas, par ko mēs runājam, ka nav tā, ka tev vajag vienu mutāciju, lai tu būtu slims, bet ir daudz mazas mutācijas, viņas ir bieži sastopamas, bet to mutāciju kombinācija plus ārējās vidas faktori liek tev saslimt. Un mēs varam, zinot tās mutācijas, kuras tev katra bišķīt palielina risku, mēs varam sarēķināt tavu kopējo ģenētisko risku uz konkrētu slimību. Viņu izteikt skaitļos. Un tas ir ļoti noderīgi klīniskajā praksē. Ja, piemēram, mēs iedomājamies nākotni, e-veselību, kura strādā vispirms, pēc tam mēs iedomājamies, ka tur ir arī genomu dati. Un tad ārsts varētu paskatīties uz pacienta ne tikai klīniskajiem rādītājiem, asins analīzēm, bet arī genomu datiem un redzēt, tev ir ģenētiski palielināts risks uz 2. tipa cukuru diabētu. Tev noteikti ir jāsāk ar kaut kādu diētu. Kā tu ēd? Vispirms sāksim ar to. Viņam varbūt nav nekādas izpausmes vēl vispār. To vispār ģimenes ārsts var darīt. Viņam nav nekādas izpausmes, bet tas ir tas preventīvās medicīnas virziens, ka mēs jau varam, zinot to ģenētisko backgroundu, novērst kaut kādu slimību attīstību. Jā, un tas, pie kā mēs strādājam, mēs izstrādājam šobrīd tādu kalkulātoru, ka, ja tev ir savi genoma dati, un cerībā, ka nākotnē viņi būs krietni pieejamāki visiem cilvēkiem, tad tu viņus vari tur augšu pielādēt. Un tev algoritms sarēķinās, kāds ir tavs risks, bet tev tā absolūtā vērtība neko daudz nedos, jo katrā, kas teicu, dažādas populācijas, latviešiem no igauņiem ir atšķirīgs tas ģenētiskais backgrounds, un viņus nevar starp dažādām populācijām salīdzināt. Ja, tāpēc tas absolūtais rādītājs var neko nepateikt, bet mēs parādīsim attiecībā pret, piemēram, Latvijas populāciju, vai tu esi augstajā riskā vai zemajā riskā. Pagaidām tas prototips jau ir tieši uz 2. tipa cukuru diabēta, ja nemaldos, bet plāns ir ieviest daudz, bija 600 slimības, pat kam vispār pasaulē tu zinātniski ir izpētīt tādi dati. Un tad jau redzēt, sākumā tas būs tāds varbūt priekš cilvēkiem vienkārši tāds interesants tūlītis, kur paspēlēties. Tas ir kaut kas, ar ko sākt, ko var ielikt tajā e-veselībā, un tas ir viens veids, kā tie genomu dati varētu tur tikt izmantot. Jā. Tu gribētu tā kalkulēt savu, ielikt savus datus tajā kalkulatorā? Tu negribētu? Tur ir bailes. Es domāju, ka oblivion is bliss, kā saka angliski. Labāk nezināt, un tad vienkārši vienu dienu nomirt. Nē, es tev ļoti saprotu, tas tiek respektēts arī īstenībā. Ja, piemēram, ja tu iesaistītos biobankā, tad tur uzdod jautājumu, vai tu gribi zināt nejaušās atradnes, piemēram, vai negribi. Tas tiek respektēt arī tādas izvēles, bet es personīgi viennozīmīgi gribētu zināt. Es gribētu zināt, ir ļoti daudz slimības, kuras tu vari novērst pats ar minimālu ieguldījumu. Ar tiešām diētu, fiziskām aktivitātēm. Kāpēc ne? Ja es zinu, ka man ģenētiski ir palielināts risks, bet es varu mēģināt censties to novērst, es noteikti gribētu. Protams, ir slimības, kuras nevar novērst. Tad tas ir tāds atsevišķs stāsts. Piemēram, Alzheimer slimība ir kā tāds klasiskais piemērs, kad to tiešām cilvēki izvēlās neuzzināt, jo to nevar novērst. Tev nāks ar to sadzīvot, un vēl jau vairāk parasti cilvēkiem, kam ir paaugstināts risks uz, piemēram, Alzheimer slimību, viņi iespējams arī ģimenē jau ir redzējuši, kā tas notiek. Kāds no radiniekiem jau ir aizgājis ar to, un tad bieži izvēlās, tiešām nezināt tā, ka tas ir saprotams. Es sāku domāt,
piemēram, es tikko dabūju savas asins analīzes, un man tā kā hormonus visādus testēja. Tad tas ir mazliet tāpat. Tāpati tu skaties, ko tev jāuzlabina. Nav pārāk. Tā ir to, ka visi tie ētiskie jautājumi ap ģenētiku grozās ap to, piemēram, ir jaundzimušo skrīnings. Piemēram, ja nemaldos, tas bija, negribu samaloties. Man liekas, ka ASV nesen dzirdēju vienu profesoru runājot, tur bija uztaisīts tāds pilotu projekts, ka mēs tagad 100,000 jaundzimušo veiksim pilnu genomu sekvenēšanu un ziņosim viņiem rezultātus. Šeit ir tāds koks ar diviem galiem. Ja tu saņem rādītājus, piemēram, šo analīzi, tad tur jau ir diezgan stingri novilktas robežas, un tu zini, kurā brīdī jau ir slikti. Bet par ģenētiskajām analīzēm ir tā, ka mutācijas ļoti reti, kad ir 100% nosaka konsekvences. Ir ļoti maz mutāciju, kuras tev pasaka, tu 100% saslims ar to slimību dzīves laikā. Tas ir tā lielākoties tev ir varbūtība. Jā. Un, kā jau tu teici, ne visi grib zināt. Varbūt tu negribi zināt, ka tev ir 70% varbūtība saslimt ar Alzheimer slimību, un varbūt tu tiešām būtu laimīgāks nezinot to. Un tad tā ētiskā dilemma, vai vispār cilvēkam, vai visiem vajag sekvenēt, un vai visiem vajag teikt. Bet tas konkrētais profesors, to vienu prezentāciju dzirdēju, viņš bija veicis arī aptauju pēc tam ar vecākiem konkrēti, vai viņiem palīdzēja vai nepalīdzēja, vai kāda bija tā viņa attieksme vispār. Un lielākā daļa bija tā kā atzinīgi novērtējuši tomēr. Pozitīvi. Bet tas ir arī populācijai specifiski. Nezinu, vai latvieši būtu tikpat atvērti, kas to lai zina. Jā. Interesanti tiešām, tu tā domā. Latvieši ir aizvērtāki. Negribu zināt par... Man šķiet, ka tā ir, jā. Varbūt es pēc sevis pats spriežu, bet man šķiet tiešām ir tādi introvertāki katrā ziņā noteikti. Vai ir kaut kādi citi? Neskatoties tikai uz fekālu metu, vai ir kaut kādi citi veidi, kā cilvēki var uzlabot savu veselību? Ļoti ātri, vienkārši zinot no mājām, ar mājas produktiem. Kā var uzlabot kaut kādas veselības problēmas, kas ir biežas. Tu domā, izvairoties no fekālā transplanta, kas būtu galējais risinājums. Bet tas nebūs nekas jauns, tas ir droši vien sabalansēts uzturs, šķiedrvielas, izvairīties no pārmērīgas cukuru lietošanas, lai nodrošinātu, ka zarnās dzīvo vairāk labākas baktērijas, nevis sāk dominēt tādas patogēnās, un no antibiotika lietošana jau ir pats kritiskākais faktors, kas var pilnībā izjaukt zarnu mikrofloru, mikrobiomu, nedrīkst lietot mikrofloru īsti. Tā, nekas tāds jauns. Ko labāk, tā kā, ja tev izrakstīja antibiotikas, ir kaut kāda cita veida, kā tu vari nelietot viņus? Protams, kad jāuzticās ārstam vienmēr. Mēs nekādu pašdarbību noteikti negribam atbalstīt šeit. Ja ārsts saka, ka vajadzīgs antibiotikas, tad viņas ir jālieto, bet zinu, ka vairākas gadus atpakaļ tas jau bija tā, viņas tik ļoti brīvi izrakstītas, varbūt nesagaidot to kritisko brīdi, kad viņas tiešām ir vajadzīgs, tāpēc droši vien ir vienkārši teikt rūpīgi izvērtēt, vai tiešām tas ir vajadzīgs, un ja ir vajadzīgs, tad ir jālieto. Tad nav, tad jau acīm redzot ir kāds patogēns, kas dominē, un no viņa ir jātiek vaļā, jo arī tad, ja šīs antibiotikas nelietos un cilvēks tur mosīsies un būs ar novājinātu imūnsistēmu, tas tāpat atstās iespējas to pašu zarnu mikrobiomu, visticamāk, jo arī zarnās darbojās imūnsistēma. Jā, piemēram, man ģimenes ārste, viņi ir superīgi, viņi ir, tā kā vienam radiniekam ir augsts asins, augsts holesterīns. Viņa izrakstīja mārdaļu sēklas. Tā kā superīgi, nevis tā kā ņemt farmaceitus, bet ņemt tā kā kaut ko no dabas. Un tad viņam ir izlīdzinājusies. Ļoti labi. Jā, ļoti labi, ka tā pakāpeniski iet uz priekšterapijā. Ja man būtu nelabi mikroflora savās sarunās, tad es aizietu pie mana ģimenes ārsta. Viņa man izrakstītu, ka man ir jāaiziet kaut kur un jādabūna analīze. Es nezinu, kā tas vispār strādā, tā transplants, vai tas ir viegli, vai? Latvijā to vispār nevar veikt. Latvijā īsti, laikam, kaut kādu ļoti konkrētu mērķim zarnu fēču izmeklējumi tiek veikti, bet tāda zarnu mikrobioma analīze, ko es iepriekš minēju, ko mēs tā kā zinātniski veicām, tāda netiek piedāvāta kā analīze, kā pakalpojums
kā līdzīgi asins analīze tāda vienkārši nav. Bet es gribu ticēt, ka drīz būs. Drīz mēs varēsim piedāvāt to kā pakalpojumu un ceru arī, ka drīz mēs spēsim interpretēt to, ko mēs tur redzam, jo arī līdzīgi kā ar genomu analīzi tas nebūtu nav vienkārši. Tu redzi ļoti daudz baktērijas, bet pat tad, ja kāda no baktērijām kaut kur literatūrā ir atzīta kā slikta, viņas tur darbojās savā ekosistēmā, viņas viena otru ietekmē. Nu jā, tu nevar vienkārši izņemt vienu. Tieši tā, nevar izdarīt secinājums par visu, skatoties uz vienu. Varbūt, ka viņi tur ir, bet viņi neko pāri nedara. Tā, ka tas ir tāds ļoti tāds balanss jāatrod tajā visā. Un, protams, ka pats svarīgākais ir, kāpēc tu ej. Nu, ja tev ir jau kaut kādas manifestācijas, kaut kas jau tev nepatīk, pūšas vēders vai kaut kas, tad arī ir fokusētāk skaties uz to rezultātu. Bet nākotne tiešām būs saistīta ar šādu omikas dati. Tie skaitās genoms, mikrobioms, tie lielie dati. Omikas dati. Mērķis ir viņus visas sajaukt kopā un vēlams kaut kā ieviedīt praktiski izmantojumus arī veselības aprūpē. Kā saucās tā praktiskais skatījums tajā visā? Te ir onkoloģija, jā. Onkoloģija ir... Okay. Tas nebūs tāds viens virziens. Tas jebkurā medicīnas nozarē mēs ceram, ka var attiecināt šo datu izmantošanu. Jā, datu izmantošana, kā tas vispār izskatītos? Kā tev, tas būtu biomedicīnā? Tāpat tev būtu jāstudē to? Kā no speciālista puses? Lai pielietotu tās zināšanas praksē. Jā. Es domāju, ka mans skatījums uz to ir, ka tie dati būtu jāuzstājas tik saprotami, lai nebūtu speciāli jāapmācās. Ir, protams, tas, ka, piemēram, manuprāt, Igaunija šobrīd ļoti strādā pie tā, lai genomu datus tieši ieviestu veselības aprūpē. Un tur tad viņiem ir plāns arī apmācīt veselības ārstus, kā tos datus interpretēt. Bet es teiktu, ka viņi noteikti ir jāreducēt kaut kādam vienkāršības līmenim, ne tikai tāpēc, ka vienkārši cilvēkiem nebūs laika, ārstiem nebūs laika tur tagad mēģināt pašiem izdomāt, kas man no tā viss ir jāsaprot, bet arī tie dati ir milzīgi. Viņi ir ārkārtīgi. Piemēram, viens cilvēka genoms sver 100 gigabaitus. Tas ir ļoti lieli apjomi, viņi vienkārši ir resursi ietilpīgi, un tas nebūs pavelkams nevienai veselības aprūpes sistēmai. Jā, tad tas ir caur datoru algoritmiem. Tad, lai to darītu, tad tev būtu jāstudē kaut ko IT vai kaut ko tādu. Bioinformātika ir bioinformātika. Kas ir ļoti aktuāli cilvēki mūsu komandā. Tā ir jauna sfēra, vai ne? Ļoti jauna nav. Tagad arī bioloģijas fakultātē ir, manuprāt, tāds novirziens pieejams. Es nezinu, vai viņš ir bioloģijas fakultātē, bet jebkurā gadījumā bioinformātika tiek apmācīta arī universitātē jau pāris gadus. Salīdzinoši tas ir kaut kas jauns. Un noteikti jaunajiem studentiem vai tiem, kas vēl ir vidusskolā un domā par savu nākotni un redz sevi bioloģijā, tad ieteiktu apsvērt bioinformātikas virzienu, jo, kā es teicu, vairāk no tā paraugu līmeņa mēs ejam uz datu līmeni. Jā. Dati ir milzīgi un kādam ir jāsaprot, ko ar viņiem darīt. Un es nedomāju, ka man nāksies, kaut kādus pirmos soļus spērt programmēšanā, tad, kad es iestājos bioloģijas fakultātē, bet tas laiks ļoti ātri pienāca, un tāpēc arī man ir iespēja tagad strādāt pie datora no mājām. Es varbūt neesmu tur dziļākais bioinformātiķis, bet statistika noteikti ir tā lieta, kas man katru dienu principā kaut kur parādās. Tā. Jā, bioinformātika ir ļoti, ļoti vērtīga nozare. Bet kas tev visvairāk patīk? Ko tev visvairāk patīk darīt savā darbā? Kas tev liek tā, jā, es esmu biomedicīnā, jā. Tā sajūta rodas starptautiskās konferencēs vienmēr, kad tu sāki, un tu esi pieredzis kaut kur pie sava datoriņa, savā oficiņā ar kolēģiem, tur čubināties, un tad tu aizbrauc kaut kur starptautisku konferenci, kur ir līdzīgi domājoši cilvēki, simtiem savākušies, un tu redz, ka tev vēl ir ko pētīt, un šitais arī dara to, ko es, un viņš jau ir tur 3 gadu priekšā, un tas ir, liekas, ka Dievs, tas ir vienkārši neizsmeļams resurss, mēs to varam pētīt un pētīt. Un tā ir tā sajūta, ka visi, man liekas, no konferencēm atbrauc tādi pacelāti un stāsti, kas tur ir redzēts. Un vēl ļoti patīkami ir rakstīt arī zinātniskas publikācijas, protams, ka tos rezultātus tā uzliec uz papīra un viss ir tāds nofinalizēts. Tas, jā, tā tu.
izdarīts, jā. Padarīta darba sajūta, jā. Super, jā. Tev patīk arī tā kā lasīt kaut kādas citas grāmatas, kas nav zinātniskas, vai visu laiku tu lasi tās publicitātes? Lielākoties es lasu, vai vismaz saistīts ar nozari. Jā. Publikācijas galvenokārt, kaut kāds arī par kaut kādu laiku atpakaļ par genomu, kaut kādu tādu populāru zinātniskāku vairāk lasīju. Bet šobrīd, tā kā man tās dažādas dilemmas dzīvē sakrā ar meitiņas ienākšanu, tieši tas ir karjeras tie jautājumi, tad uz pašizaugsmi tendēt, es arī esmu bišķīt palasījusi. Neteiktu, ka es tagad varu kaut ko ārkārtīgi ieteikt. Laikam nebija nekas tāds, kas man šausmīgi būtu tagad palīdzējis. Bet, noteikti es esmu nonākusi tādā dzīves posmā, kad jādomā vairāk par sevi, jāmeklē balans kaut kur dzīvē, nevar vairs tā skriet pa galvu, pa kaklu, nesties pēc katras izdevības. Tā. Varbūt tu audzini nākamo zinātnieku arī, mazo bērniņu. Vai tu zini, ko viņi grib darīt, vai tu jau zini no viņas genoma, kas viņai patiks? Viņas genomas neesmu analizējis. Zarnu mikrobioms gan viņai ir analizēts. Jā? Jā. Bija nepieciešamība. Jā. Bet, es cenšos palikt neitrāli, atstāt, vismaz es mēģinu sevi nostādīt atkal tajā mammas pozīcijā, ka tā ir viņas izvēle, ko viņa darīs. Un šobrīd, ja viņa vēl nerunā, bet ja viņai prasīt, ko viņa grib darīt, viņa gribētu dejot noteikti. Viņa grib dejot no rīta līdz vakaram. Tik jauki. Jā. Nākotnes zinātniekiem, ko tu iesaki viņiem? Vai tu iesaki kādus online kursus, lai tiktu iekšā biomedicīnas nozarē? Kā tu iesaki iesākt to ceļu viņiem? Manuprāt, šeit bioloģijas fakultāte Latvijas universitātē jau tiešām iedod tādu ļoti skaidru rāmi. Jo vismaz tad, kad es šeit studēju, tajos pirmajos bakalaura kursos mums piedeva sarakstu ar institūcijām, pie kurām mēs varam vērsties. Un tur, kur es esmu vērsies, visi ir bijuši ļoti atsaucīgi. Tā ka arī ja man kāds ir arī skolēni prasījuši, vai var izstrādāt ZPD, ja man ir iespējas, es mēģinu atrast tās iespējas viņiem palīdzēt. Un arī pēc tam, kas jau studēja bioloģijas fakultātē, mēs tiešām meklējam iespējas paņemt tos studentus savā pulciņā, parādīt, ar ko mēs nodarbojamies, ar lielu cerību, ka viņi pie mums arī paliks. Mēs esam ieinteresēti. Tā, ka man liekas, ka nekur ārkārtīgi kaut kādi aplinkus ceļi nav jāmeklē. Šeit bioloģijas fakultāte iedod jau to rāmi. Un, ja ir interesi tieši par genomu izpēti vai par kaut ko, par ko šodien runāju, noteikti var vērsties arī Latvijas biomedicīnas pētījumu studiju centrā. Un meklēsim tad iespējas, kā mēs varam sadarboties. Kaut kā tā nav nekas tāds, ārkārtīgi sarežģīts. Galvenais jau, lai ir gribēšana. Lai ir tāda, lai tā motivācija nāk no zinātkāres. Ja, nevis no tā, varbūt, ko tu gribi sasniegt, kā tev liekas, kas ir zinātnīgs, bet no tās zinātkāres. Tas ir jūtams cilvēkos. Ja gribas zināt vairāk, ja tā motivācija nāk no iekšienes kaut kur, tad arī tās lietas aiziet un neapstājās. Protams, jā. Paldies par mūsu sarunu šodien, Monta. Paldies tev. Es ceru, ka tavs balans bērnu audzināšanā un savā karjeras izpausmē tu atradīsi. Un, būs interesanti vispār redzēt, kā nākotne pavērsās tieši šajā te nozarē un ko mēs varam padarīt un cik mēs veselīgi varam palikt. Paldies! Paldies tev!